Dabas aizsardzības pārvalde cērt to zaru, uz kuru paši sēž. Burtiski. Ir pienākusi tava kārta saimniekot mežā, kuru savulaik iestādījuši tavu vecvecāku un gadu desmitiem rūpējušies tavi vecāki. Taču kādu dienu uzzina, ka savā privāti īpašumā saimniekot vairs nevar. Bez tavas piekrišanas ir izveidots mikroliegums. Šobrīd tā ir realitāte vairākiem meža īpašniekiem. Piemēram, Anda Malēja ģimenes 20 hektāru mežā, kurš atrodas Gaujas Nacionālajā parkā, tika izveidots 16 hektāru dabas liegums. Andis par to uzzināja tikai pēc tam, kad lēmums jau bija pieņemts. Ja mēs runājam par konkrēto mežu, tad, jā, kā es teicu, bija savulaik jau cirtas veiktas, tika izņemtas egles. Šajā kopšanas, varētu teikt, arī sanitārā cirtē tika atstātas priedes, kuras, kā saka, var dzīvot ilgāk. Visi labi, paiet gadi, bet Gaujas Nacionālajā parkā tev jāatjauno ir ik pēc, nezinu jau vairs cik gadiem, jāatjauno šis meža apsaimniekošanas plāns, lai tu zinātu, kā tu drīkst apsaimniekot. Citādāk tu reizi 15 gados var izcirst 25%. Vienā brīdī, kad es izdomāju, tā kā darētu māju uzcelt, un šeit kā reiz būtu pietiekami liels apjoms gan materiāls mājai, gan arī naudas izteiksmē, atjaunojām meža apsaimniekošanas plānu. Tajā brīdī konstatējām, ka man izrādās ir lielākai daļai meža uzlikts biotops veci boreāli meži. Konkrētajā gadījumā dabas lieguma teritorija, tu vairs nedrīksti darīt viņā neko, kā saka, sēdies un nesprāgāt. Principā tā bija tā sajūta, pie kā es paliku.